Esiet sveicināti jaunajā gadā. Jā, pirmais jaunā gada mēnesis jau ir pagājis. Februāris ir sācies. Mega garais mēnesis. Saprotu, ka tas bija īpaši garš. Jā, darba nedēļas ziņā vienkārši. 5 darba nedēļas. 4 pilnas darba nedēļas plus 2 dienas. Jā, tā kā skaiti, jā. Nē, es vienkārši izlasīju kaut kādā tredā. Plus visi gada pasākumi visi bija janvārī, kas bija federācijas lielais pasākums gada balva, arī Kuldīgas novadam bija gada balva. Tā kā, principā nekas nav mainījies. Mēs apsolījām, ka būs baigi laicīgi. Tas janvārs īstenībā baigi dulls atkal bija. Jā, un paskatoties uz priekšu, ka ir jau janvāri, principā ir februāris, šodien jau skaidrs, kad visdrīzāk jau baigi nekas nemainīsies, ka tas ritms jau tāpat. No februārī jau ir mazas tās dienas atkal slikti. Jā. Ja mēs nevarējām ierakstīt garākajā mēnesī, nevarēja saņemt. Ko mēs īsti izdarīsim? Nākamā var gaidīt martā. Nē, bet ir forši vienkārši tāpēc, kad bez mums ir vienkārši, man liekas, ka mēs pārņemam to nišu, kas ir gudri spriest par riteņbraukšanu no dīvāna. Jā, no citas punktu jau ir daudz citi. Tagad viens suns vai gārdās, bet ok. Tas tam garam, kuram tas suns ir nepieklājīgs. Bet tas, ko es gribēju teikt, vienkārši ir jau parādījušies tāda federācija ar savus podcasts Riteņgalvas, pareizi? Jā, un man viens pazīstams čoms teica, kad mēs tuvojamies tam slieksnim, kurš mums podcasts skaitās tagad. Man liekas, ka pasaulē skaitījās vai 20 vai 20, kaut kas tāds, kad principā tie ir, principā pasaulē 1% podcastu tikai izdzīvo, kas aiziet līdz 20 podkastam. Okay. Tad mēs jau tūlīt būsim statistikā, ka mēs esam izdzīvojuši, kā saka, bērnu to slimību. Okay, tas nozīmē, ka mums vienkārši jānovāk līdz 20 epizodēm, un tad sāksies laiti. Jā, tad mēs būsim tas 1%, kas izdzīvo. Nē, tā ir. Vienkārši esam kaut kad arī iesācis klausīties kaut kāds cits podcasts, kuri vienkārši nedevelk tik ilgi. Jā, kuri vienkārši varbūt tās pirmās 5 epizodes ir diezgan tādas daudzsološas, bet apstājās tas viss kādā vienā mirklī. Tas entuziasms 20 reizēs pazūd kaut kur kādā brīdī. Arī tas ir, labi, mums varbūt citi bišķi niši, kas arī klausās kaut kāds izkliedējošos podcasts, vai kas pat aicina, Latvijas, zvaigznes vai pazīstams cilvēks. Jā, vai arī kaut kāds sporta apskatu podcasts, kur tā tomēr ir ko apskatīt un pārnāt, jo katru nedēļu ir kaut kādam konkrētam sportveidam kaut kādas, spēles vai notikumu, ko var pārnāt. Tas viens, vairāk par to, ka, piemēram, ir, Latvijā, 30 cilvēki, kas iet regulāri uz kaut kādiem podkastiem, un tad, kad viņi beidzās, un tev vairs nav pat ko, tāpēc ir tas sākums, tas spīķis, ka tev ir pa ko runāt, tev ir jauni viesi, tev viss ir, un tad tāds, ko lai es tālāk daru, kad Latvijā tādā ziņā ir bišķiņi. Tas ir attiecināms uz tādiem. Jā, tu paņem tos savus 15 populāros cilvēkus. Kad paskatās kaut kāds, kas ir izkliedējošie podkāsti, viņiem pelnām tie viesi jau vienu un tie paši palielam. Tie, kas atsaucās kaut kādam tādam un... Bet labi, mums tas nedraud. Mums ir pa laikam kāds Latvijas slavens viesis atbrauc pie mums vismaz. Bet, gada noslēgums, man liekas, tas, ka vienkārši arī tiešām arī visādi pasākumi un noteikti jāsaka paldies federācijai par federācijas organizēto pasākumu. Jā, tas arī otro gadu pēc kārtas viņš bija pagājuši šogad atkal, viņš būs uztaisīt tas formāts. Katrā gadījumā bija jaudīgs, un viņi mēģināja vēl jaudīgākā pagājušā gadā uztaisīt. Tur bija Patriši, jā. Man viņa baigās saka, tā neizsaka neko. Jā, man labāk būtu, kad es nezinu kāds Olga. Jā. Laima vai kolēgas tāds. Ozvols. Tas jau pārdaugos. Jā. Tas jau labi, tu biji laikam vienīgs no mūsiem īstenībā tur aizbrauc. Atveda kaut kā. Viņi varētu viņu rīkot tuvāk Kuldīgai. Viņi vienkārši iedomāja. Mēs Rīgi jau ir tālu. Mēs jau uz biķerniekiem jau apsties, ka mēs Gonkam brauc jau, tad mēs jau pēc Gonkas skriedam mājās uzreiz, lai mēs vēl tai pašā datumā ierakstītos atgriešanās. Bet neatgriezās no federācijas pasākumā pašā datumā, jā.
Es tieši... Kūks sagaidīju šogad? Sagaidīju, bet neaizgāju. Pagājušajā gadā man par to kūku reāli aizmirsu. Kad Meždāls staigāts. Kāda interesanta. Es jau tā jau biju mājās, man liekas, kaut kur 1:30, ja es vēl būtu tur kūkai pieslēdzies, es domāju, ka tur vēl būtu 2:33. Ja, nu, jā, un tad jau ir tu rēķini, ka nākamā diena bišķi izčakarēt, ja, un tad tu... Tāpat, jā. Nākamā vēl bija darbdien. Jā, un tad tur tā, bet tā ir pasākums labs. Protams, jā. Nē, es arī saprotu viņiem vienkārši nebija baigi daudz variantu tādēļ, ka viņi noteikti gribēja paspēt uztaisīt to gadu balvu pirms lielās tās... lielās Latvijas, Latvijas gada balvas sportā, jo noteikti tā tīri loģiski tas būtu muļķīgi, kad es domāju, ka viņiem jau bija kaut kāda sapratuma un nojausma, ka tomēr Toms varētu uzvarēt to gada sportistu, un tad ir stulbi, kad, parasti jau mēģina visas federācijas tomēr apbalvot savā, tajā nišā pirms tam, un tad ir tikai tā lielā gada balva, tā. Jā, tas tāds, saka, noslēgums visam apstiprinājums. Tāds, tur jau tomēr tajā gada balvā, tur uz to gada sportistu pretendē tomēr visi, kas ir konkrētās savas federācijas, tie gada labākie sportisti, tad arī viņi aiziet uz to lielo nomināciju. Tas tāds loģisks solis, tāds pasaules čempions, visi nacionālajie čempioni, tad sanāk kopā. Tad arī, kā jums liekas, tur es dzirdu, ka baigi dalās domas par to gada balvu, lielo gada balvu, trīsveidņu, kad divas uzvaras, kā saka, ir, kas saka, jā, ok, ir, kas saka, ka nē, pirmā vieta ir pirmā vieta, Zini kā, tur ir, es baigi daudz noklausījos, daudz dažādu viedokļu. Es domāju, ka tā atbilde jau ir tajā, ka nav jau tā, es domāju, ka neviens nesaka, un es arī domāju, neviens jau nedomā, ka Toms nav pelnījis par to, ko viņš ir darījis šajā gadā, jo tie rezultāti, labi, varbūt tur nav... Visi bija augstvērtīgi. Jā. Man patika, kad es šodien braucu treņā, un es neatceros ar... Tas bija vai nu Jāņa, un man liekas, ka tu viņa podkāsts, kur viņi kaut kādā vecākā epizodē pārunāja to, un tur arī kaut kas tagad teica, ka, protams, ir grūti salīdzināt arī, vai, teiksim tā, tur kaut kāds Romāna pasaules čempionāti, protams, viņš ir pasaules čempions, to nekad mēs neaizmirsīsim, bet šobrīd esošajā situācijā, tā 4. vieta arī ir augsts rezultāts, tāpēc, ka ir citi apstākļi. Tā ir vienmēr, tu nevari... Tu jau neko nevar salīdzināt arī, tas ir muļķīgi salīdzināt to. Kaut vai pa gadiem. Pa gadiem ne, bet tomēr tā ir baigā dekāda. Tur, 2000. gads un tagad ir 2027. 24 gados tajā pašā riteņbraukšanā ir krāsa, viss kaut kas mainījies. Un tāpēc es domāju, ka daudz, kur tajos podkāstos izskanēja tas, ka problēma jau tajā, ka tas bija daļai pret nolikumu. Es arī par to domāju. Jā, jo nolikumā bija pateikts, ka tādas kaut kādas komisijas priekšsēdētājs, ja ir kaut kā neizšķirt rezultāts, viņš pieņem vienpersonīgu lēmumu, kurš ir uzvarētājs. Jo es savā gadījumā es būtu vienalga devusi, kā saka, Tomam to pirmo vietu, neatkarīgi ar to, ka, protams, Porziņš NBA un iegūst titulu. Bet, jā, tas man liekas, vairāk tas prezidents nākošiem gadiem, Baigi grūti būs atkal nostāties uz strīpes un pateikt, nē, varbūt tad mums 3 jau nominējam. Piemēram, nākamajā gadā atkal Porziņš, es pieļauju, ka, piemēram, viņam izcīnīt NBA titulu arī nākamā gadā nav jau nereāli. Tā Bostona labi spēlē. Šobrīd viņi ir otri. Regulāri otrā, bet es domāju, playoffs viņi būs, un ja viņiem viss aiziet, iespējams, piemēram, viņi izcīna to NBA titulu atkārtot, viņš izcīna. Tas ir diezgan reāli, ka viņš to varētu izdarīt. Varbūt ne nākamā, bet aiznākamā gada. Bet ir jau arī, piemēram, tāpatās, tagad, piemēram, tas pats, es nezinu, NHL, piemēram, Elvim komanda spēlē Afigēnu, tā ir Blue Jackets, un tu viņa komanda. Ja viņš ar viņiem beigās aizvalk līdz fināliem, un viņš nosargā, un viņš ir, tas vilcējs spēks, piemēram, tur viss zvaigznes saslēdzās, un Elvis ir pēkšņi tas atslēgas cilvēks, kādai tā komanda izcīna NHL kausu. Kuram tad tu tagad dos? Ir viens ar NBA tituls un viens ar NHL čempions. Divi ir tā kā augstākā kaluma, tad nedos. Kurš tagad būs? Tad tu teiksi, Porziņš vienu gadu dabūja un tad dos Elvim tikai. Tad viņš varētu teikt, hei, varbūt tad, tā. Es domāju, tā ir tā problēma. Jo tas jau, ka cilvēku viedokļos tur tās balss dalījās, viena bija tur pa Porziņu un viena bija pa Tomu, tas ir normāli. Katram ir savu, katram ir savā kategorijā savs. Man, piemēram, tur, kur bija tas tehniskais sporta veids, kas ir tehniskais, kur Mārtiņš saņēma balvu, Seskas.
Es biju tehniskais sportējs. Man, piemēram, likās, ka Ļebeģevs ir pelnījis tas, kas brauc ar to, speedwayā, ja? Tas ir tā. Citi pat tādu Ļebeģevu pat dzirdējuši nav to speedway. Kas to sporta veidu nesako līdzi, viņam viņš svešāks ir. Bet tā kā viņš tur bija, tas ir normāli, ka tās domas dalījās, bet es domāju, tā problēma bija tajā, ka beigās nepieņēma tādu vienpersonīgu lēmumu. Grūti jau pateikt, kuru tad, un tad arī jautājums, kuru pievilkt klāt. Kuru tad pielika klāt. Jo kāds jau tad nevar būt, jo viņi jau tā komisija arī tur tas skaits, viņiem tie cilvēku skaits bija nepārskaitls, 13 vai 10. Jā, tā kā teorētiski jau nevar sanākt neizšķirts. Tur jau tā lieta vienkārši par to ir stāsts. Un arī, jo tas salīdzinājums bija, tur bija tie 25%, tam 25, 4 pozīcijas, kur par 25% balso, varbūt tur viens atturējās. Nedrīkst, man liekas. Kur nedrīkst jau atturēt, ko tad ej balsot. Es domāju, tas visā tajā radīja to. Tas tāds varbūt, es saku visu cieņu abiem sportistiem, es būtu devis Tomam uzvaru, bet man liekas, ka vajadzēja tomēr nolikt vienam, kas būtu tāds, viņš būtu vairāk. Es domāju, pat arī Purzins nebūtu tur baigi. Es domāju, ka viņš raksties, pat man liekas, video uzrunu neuzrakstīja. Jā, viņš tikai 4 dienas vēlāk pateica paldies. Tas arī tāds jautājums, tas arī par kaut ko liecina, vai tur tad, es domāju, ka nav tā, es neticu, ka viņš tiešām tik ļoti pret to visu, vai tur atkal nav kāds cits iekšējais konflikts ar citu runā, vai konflikts ar basketbola sanību, vai vēl kaut kas. Tajos podkāstos tās versijas izskanēja, entās. Tas, ka tajā balvā ir daudz tādas figņas, tas jau ir normāli. Piemēram, tas tāpatās, kā tur ir nominācija gada sporta skolotājs. Es 2 gadus esmu nominants tajā nominācijā, bet piemēram par to, ka esmu 2 gadus nominēts, tajā nominācijā uzzina tikai tie, kas izlasa Letes ziņas. Līdz tev pat neatnāk. Nē, man atsūta to ielūgumu. Kā screenshot no Letes. Nē, bet tev atnāk tas ielūgums, to pasākumu. Tā kā atnāk, bet tur elementāri, ja pie tevs neatbrauc TV3 un nenofilmē. Tad tu zini, ka tu nebūsi uzreiz. Jo pagājuši gadu es kā idiots sēdēju tajā. Jā, es aizbraucu, es sēdēju. Mājās virtuvē dzer kafiju un pie logas, lai skatās piebrauks TV3 mašīna. Jā. Pagājuši līdz pasākumā vēl 3 iebrauc, tas ir pa kaut ko citu. Nē, es sēdēju jau tajā, tas ir tā, tur ir kaut kādas, visā tajā vienmēr ir kaut kādas tādas lietas, un tāpēc es domāju, ka... Bet, mums Kuldīgā bija... Jā, forši. Kā vispār mums gāja, kā mums gājas par Latvijas federācijas? Mēs 2. gadu pēc kārtas esam 3. Jā, federācija mēs Latvijā esam 3. komanda. Jā, šoseis 3. Diezgan stabili, tad ne? Ar visādiem... Es domāju, pa sezonu tur gāja visādi. Nē, es domāju, tā kā mēs jau runājam savā tādā iekšējā sapulcē, liels paldies visiem mūsiem čaļiem, kas brauc, jo tur jau... kad pārklājas daudz sacensības, ne tikai... Viņi iznes ārā visu to, un viņi tur arī nosadz kaut kādus tos punktus, ko mēs varbūt tur, tā objektīvu rezultātu. Objektīvu iemeslu dēļ bieži vien mēs kāds kaut kur neesam. Labi, ZZK nebija mums tur tā teikt, ka baigi stabili mēs 3. vietā, tur pat tev ir bija. Jā, tur bija ļoti maz, es nezinu, cik bija. Jā, tur bija ļoti tuvu, jā. ZZK bija ļoti tuvu. Katrā ziņā, ja pagājuši, kad mēs bijām stabili 3, tad šobrīd mēs bijām ļoti tuvu. Stabili 3/4. Jā, tad mums Kuldīgā bija, tā kā... Lokālais. Jā, lokālā, man liekas, Kuldīgā bija tā... Laureāts, vai bazēm tas bija laureāts? Agrāk viņš saucās laureāts, viņš saucās gada sporta balva. Un tur es domāju, ka mums gāja daudz, mēs kopumā bijām galdiņš, pie kura bija vairāk diplomu, un beigās arī jau mums tie apbalvojumi, mūsu galdiņiem bija viss vairāk. Ja mums ir vieglāk vairāk savākt nominācijas tādēļ, ka mēs esam arī individuālajās nominācijās vairāk. Mums ir, man liekas, ka kas mums klubam ir, varētu teikt, ka nezinu, vai tā ir tā kā problēma vai labi, vai kas mums ir, atsevišķi jaudīgi braucēji, kuri diezgan aktīvi visur piedalās un diezgan patstāvīgi vāc punktus. Jā. Tad ir citās komandās varbūt vairāk mainās un ir grūtāk savākt to kopējo. Ja? Tā kā mans tas viedoklis un arī gribētos vairāk, kā saka, lai tais punktu dalīšanā, tai vākšanā piedalīties gan arī vēl vairāk, ka nāk kāda vēl jaudīgāk iekšā, ja? Kad tu, principā...
Tā konkurence paliek tāda. Es domāju, tā ir atbildes to, ka mēs apzināmies, ka mums reāli ļoti sarežģīti nokļūt līdz pirmam trīniekam. Nu, tādā, mēs pirmā trīniekā mēs varam turēties 3. vietā, bet, ja mēs gribam uzvarēt, tad mums ir vajadzīgi vēl 2-3 braucēji, vismaz, 2 vismaz. Patstāvīgi jaudīgi. Jā, kas arī var atnest punktus, un tad mēs varam tajā kopvērtējumā kāpt uz augšu. Bet par Kuldīgu runājot, es domāju, ka Kuldīgā mums ir forši tas, ka mēs kā klubs nosedzam daudzas tās pozīcijas, kurās mēs varam, mūsu var izvirzīt un reiz arī, cīnīties par uzvaru kādā no tiem apbalvojumiem. Tad Kuldīgā, mēs savācām gadu populārākais. Jā, tas bija Arvis. Jā, 3. gadu, un Ģirs, kur gadu tu esi gada sportists? 40. Man liekas, ka 2 gadi pēc kārtas, bet pirms tam man bija šitie Māris Rozentāls, kā saka, viņš bija tur pasaulē kaut kāds. Viņš ir bijis kādreiz tev priekšā? Jā. Spēkvīri. Nopietni? Jā. Man liekas, ka tu vienkārši tur mums ir pa gadiem pamainās. Es biju non-stopā mums ir ļoti konkurēt spēkvīri. Jā, mēs ar spēkvīriem konkurēt. Mums ir tie 40 plus, mums ir spēki. Mums bija nominācijas daudz. Mums bija arī ģirta kategorijā Jānim Bruzinskim nominācija. Mums bija nominācija gada labākā komanda. Nominācija bija Kristam kā gada sportists, kur Kristians Fokarots uzvarēja. Mums bija nominācija gada jaunais sportists Gustam, kur uzvarēja Valentīns spēku. Viņš arī sacenšās spēku. Tātad tur baigi interesanti. Vecajā un jaunajā galā sacenšās spēku vīriem. Vidusposmā ir tikai top. Mēs jau par to esam runājuši arī tiem spēkvīriem. Ja ņemsim, piemēram, klasisko ritiņbraukšanu, tad tā mūsu rezultāts, nezinu, vai tas ir starptautiskais vai kaut kas, ir daudz grūtāk sasniegt. Viņiem tās viņi spēcīgi čaļi nav par ko runāt. Bet tu nevari salīdzināt konkurenci. Šis ir atkal tas pats stāsts par to gadu sportistu. Tu nevari salīdzināt tur Toma 4. vietu ar kaut kādu Svarcaušanu 4. vietu. Tas ir abi divi ir anormāli sasniegumi, bet tas līdzīgi kā pieņemsim vai kā sportveids, ja mēs paskatāmies kaut kādas vietas, ja mēs nekad nekonkurēsim ar bobsleju. Jā, jo viņi vienmēr būs. Viņi būs pasaulē vienmēr pirmā trīniekā vai 10. noteikti, bet lai to pašu sasniegt ritiņbraukšanā, tas visam reāli. Ja mums olimpiskā komiteja pēc tādiem kritērijiem dalīs naudu, tad ritiņbraukšanā nedabūs. To jau mēs esam daudz, protams, tā ir arī interesanti, ir tā jaukt. Tā stafete, laikam jauktā stafete, kur viņi tur brauc, un tur 5, labi, es negribam apvainot, 6 nācijas brauc, varbūt, nezinu, 2 tur neuzsit par to. Es tur skatījos. 2 komandas neuzsit par to. Tas bija Siguldā. To emblēmu. Tik 3. vietā, tikai tāpēc, ka 2 aizsit garam. Vācieši aizsit garām, latvieši uzmet kūleni 2 reizes. Come on! Kas mums ir jānotiek? Es nezinu, tur pusi pelotonām ir, jāizbrauc cauri kaut kādām, mentu novalk tās adats, ka tur vienkārši brauc 4 cilvēki otrivā, novalk adats, tie pārbrauc pāri, viss sadarās ar liepām, un tad mēs 4 braucam uz finišu, no 4 tev jāizcīna uzvaru. Tas būtu tā kaut kā. Un tā, jā. Bet, visi tie pasākumi aiz muguras, un man liekas, tas arī tāds mirklis, ka tā nocērtās tā, ka, tā iepriekšējais gads ir beidzies. Viss. Tā, man liekas, tas tāds. Jā, tas ir. Tā pieliek punktu viss, tad jāsāk, ja tu esi jau, pa lielumu tu sāc domāt par nākamo gadu jau, ko darīt. Jā, un treniņu process arī jau, es nezinu kā jums, bet, principā, manā gadījumā jau sākās jau arī intensitāte parādās jau. Ne tikai vizināšanās. Jums jau ātri vienmēr parādās. Tad vakardien izbaudījām es vismaz izbaudīju atkal pirmo sajūtu, kā ir pārsalt un tā tālāk. Es no rīta paskatījos laika prognozes, kad ir baigi foršais laiks. Man likās, ka būs sauss, un es paskatījos treniņu, man bija ar uzdevumiem. Es domāju, baigi fēni būtu ar šoseinieku visu to darīt.
un izvilkos ārā šoseinieku, un pēc 4 stundām atbrauc atpakaļ tā, ka vienkārši pilnīgā mērķā. Man bija tas pats, kad es arī vakar izbraucu ar šoseinieku, un tikpat ļoti pārsauli, un es atcerējos, kad 2 gadus atpakaļ Žironā mēs februārī arī, kad, maksimāli pārsalām, un es tā pati atpakaļ, pagadies, es vakar pārsalu tajās drēbēs, kuras man Kristis iedeva tajā dienā, kad mēs pārsalām. Kad tieši tajā setā es vakar arī pārsalu tā, ka viena kāja vispār nejūt, ka nevar vairs pat kurpē bišķi pakustināt pirkstus. Un mežā bija izcili. Man nebija neviens trosīts samainījis. Viņi nemainījās pat nesamainījās pa nedēļu. Un es no rīta paskatos, tas nebūs ne ātri, ne vienkārši. Bet tādā ziņā jau šogad ziema vēl vismaz mums nav sākusies. Mums ir tāds sniegs, bija, man liekas, kaut kāds, 2 sestdienas vai svētdienas bija tā, ka sniegs bija. Bija kaut kāda nedēļas nogals pēc Ziemassvētkiem gūsnīgs sniegs. Es esmu tāds ritīgi, es kaut kā esmu vispār šogad nolīdz tādā, ka, ja ir tāds sniegs, tad man vispār negribās braukt ārā. Es tā kā nelienu vispār ārā, es labāk palieku indorā iekšā, jo Nē, ja uz šosejas arī tā, ka ir iebraukts pēdas, tad taču labāk nelīst ārā. Jā, bet man zini kā, ja ir kaut kāds reizes mēs izbraucam, ka tā šoseja varbūt ir patīrīta un ir apkārt sauss, un tad tas sniegs ir apkārt, tad man netraucē, bet tā, ja tur ir tikai 2 pēdas. Un tu zini, ka apdzenot tev ir jālien kādam ārā no špūras, un tur var sākties tur piedzīvojumi, tad labāk. Jā, un es vienkārši zinu, kā tie šoferi jūtās, ka jābrauc pāri tai šļurai, un viņa man neomulīgi ir, un dēļ savas drošības, dēļ viņu drošības. Labāk izvēlēties uz Wi-Fi tai dienā. Jā, zini kā, cik var nocīties. Es tieši tāpat tagad daru. Var, zini kā, pa to mežu, ja mežs ir, piemēram, mēs kaut kad vienreiz izbrauc arī, ka tajā, kad tas sniegs uzsnīts, ja mežs ir piebrauks un sniegs ir ciets, tad jau ir forši. Tad ir normāli, tad jau viņš neslīd. Bet mums ciets sniegs nav bijis. Mums bija ledus apakšā. Šogad jau vienkārši tad, kad ritīgi uzsnīgt, tev uzreiz bija ritīgā kārta. Bet apakšā bija ledus. Nekas nebija izbraucams. Tāpēc, ka apakšā bija ledus, jā. Bet tagad es vakar un šodien es ar Gustu izbraucām pār grāmatā. Jā, Gustis ir atbraucis atpakaļ mājās uz nedēļu, un pēc nedēļas Gustis brauc uz Franciju. Viņam sākās pirmās sacensības februāra beigās. Diezgan daudz, viņam 6 sacensības tādas intensīvas, un tad viņš atkal atgriezies atpakaļ martā uz Latviju 5. Viņš teica, ka viņš brauc mājās. Tad arī kaut kāds 2 nedēļas pa mājām, tāds bišķi mierīgāks, un atpakaļ uz Franciju atkal uz sacensību bloks kaut kāds. Sezona ātri sākās, jā. Jā, viņš arī, vispār tā... Ir gatavs? Jā, izskatās, viņš tāds labā formā izskatās. Arī vizuāli un arī, izskatās, ka, es domāju, ka puika tiešām iet uz, tas jau, kas viņam arī jādara, viņam ir svarīgs gads, jā, tā kā ir vai nav, jo kaut kas jau arī, man liekas, tā kā Forši arī teica, tā kā, zini kā, ja gribi paklausīties tādu nopietnu podcastu, tad vajag klausīties Kārļu to... Riteņgals. Jā, Riteņgals. Tur tādā tiešā un godīgā tekstā pa daudzām lietām diezgan tā precīzi pasaka. Un viņi arī teica, ja tu vari izdzīvot tur pa Franciju, kaut kur Kāls pieminēja arī, ja tu Francijā vari izdzīvot tajās Francijas nacionālās kategorijas gonkās, kurās jau piedalās tomēr arī jau pro tūrs, čaļi, un tāda spēcīga čaļa, ja tu tur vari parādīt rezultātu, tad tevi ieraudzīs. Neinteresēs. Tas jau mēs jau daudz esam atzinājuši. Neinteresē tas, ka tu esi pirmais čalis biķerniekos vai dobels tur ITT, pilnīgi vienalga. To jau redz arī viņi... Citādi, ja Jirds būtu dabūjis jau kādu līgumu. Tieši tā, jā. Tad, zin kā, ja visiem interesē dobela un biķernieki, tad Jirtam jau būtu līgums kādā komandā uz IT speciālistu. Bet tas ir jā, ka tur vienā no pēdējiem vai pēdējā tas podcasts, kur bija arī ar Jānu Mūseņu. Jānis arī pats savos podkastos Train to Win ir stāstījis, kad lai cik gadus atpakaļ vēl likās, kā saka, daudz pretinieku par tiem jaudzmērītājiem tā tālāk, ja tad tagad ir skaidrs, ka tev jau ir no pašas pirmās dienas, gan arī izvēles mazliet, ka tu sāc daudz maz nopietni nodarboties ar to ritiņbraukšanu, vai tie 13, 14 vai cik gadi, tev ir jābūt tam jaudzmērītājiem, tam pulsmērītājiem un visiem datiem, kas saka reģistrētiem. Tas, ko Jānis arī stāstīja, es to gribētu tā kā, pārtulkot vēl mazliet, varbūt pateikt citādāk, viņš tomēr, viņi paskatījās no tāda viedokļa uz tiem bērniem, kas tur, tos 14 gados saka, es būšu profs, tad tev ir tiešām ļoti jāpieiet, bet es teiktu, ka man jau prāt vispār liekas, tas jau, ka tu
seko līdz tur pulsam, tev tur tam puikam ir jaudas mērītājs. Tas, ka viņš ievieš to treniņu pīku vai ko. Bet tas nav stāsts par to, ka tev ir, tur tiešām, tur jāiet uz to mērķi, bet, tu jau tādā veidā iemācies dzīvot arī ievērot kaut kādu režīmu un kārtību. Tu zini, ka tev ir treniņi jāuzlādē. Tas jau vienkārši vēl tam bērnam, ja viņš arī gala beigās nekļūst par profesionālu riteņbraucēju, tas, ka viņš to bērnības posmu būtu spār dzīvi. 90% tā būtu. Bet nē, es domāju, tas jau tev, tas tev palīdzēs dzīvē, ka tu mācies, ka tev ir kaut kādas, ka tev ir kaut kādi mazie pienākumi, tev ir, jāuzkrāj. Sistēma. Sistēma. Viņa jau tas... Tev visās dzīves jomās tas vajadzēs. Palīdzēs, tieši tā, jo mūsdienās tev arī, tā ir realitāte arī, man skolā jaunieši, viņiem tie telefoni ir, bet līdz galam jau viņi nemāk izmantot liederīgi, bet arī tad šīs te lietas iemācīs viņam plāno dienu. Jā, es par to vairāk domāju. Tas, ka tam bērnam tu iemāci, ka tu vari atvērt nevis tā. Man gan patīk tas, ko viņi teica, ka viņi dzīvo tādā baigā tādā vidē. Tu aizbrauc uz koptreniņu, to, ko tev treneris pasaka, to tu dari, tu brauc bariņā vēl kaut ko, bet tu nemāki trenēties viens. Tā ir problēma. Viņi nemāki vieni paši. Jo tev kaut kādā mirklī. Tas bija ritīgi agrāk. Ja tu trenējies, mums kā bija visu laiku tādā ritīgā barā. Tagad, kad sākās tie individuālie, gadus atpakaļ. Tas ir pieaugušiem. Kad saprat, ka reāli, kad kopā braucot nevar to izdarīt. Tas būtu idejiski jāizdara. Bet mēs jau paši arī kaut kādā mirklī, es atceros, ka kaut kādā, tas jau bija tiešām kāds 5-6 gadus atpakaļ, vēl mums viesturs un jūs braucāt kopā, un es laiku teicu, ka nē, es braukšu viens. Man kaut kas vēl tur roku. Kāpēc es braucu viens? Tāpēc, kad es braucot ar jums kopā, viena daļa treniņu, 2 stundas es sēžu aizmugurē. Vai ir pa maz, vai ne? Es atceros, viesturs galējums ir jāvar pa maz vai pa daudz. Vai pa maz vai pa daudz, bet tajā mirklī bija tā, ka viesturam tiešām vajadzēja lielāku intensitāti. Viņi ar Kristu valku priekšā. Tur ģiris varbūt kādreiz ir klāt, tu nomaini viens vai otru, un tu esi kā trešais ritenis aizmugurē. Bezjēdzīgs treniņš, tev nav jēga, tu tur vienkārši ripinies. Un te jau ar tiem bērniem tas pats. Bērniem jāredz, tas ir tas, ka tev ir jāskatās, arī Jānis jau teica, reāli tā, ka viņam ir tam bērnam jāsaprot, kurā vietā viņš ir Z1, kurā vietā viņš ir Z2, Z3. Ja? Un, ja viņam nav neviens gadžets, ar ko to nomērīt, tu jau nesaproti, tu varbūt brauci nevajadzīgi daudz Z3, Z4, ja, ka tev īstenībā šitas laiks, tas 14 gadu vai kas jāpavada pārsvarā Z2, tev jau ir kaut kāda procentu, bet masa būs Z2. Bet ja tu pat nezini, kur tev ir Z2, un ja tev pat kaut kāds treneris par to nesako līdzi un tev pastāst, ka tu to sezonu mauc jau reāli pieņemsim 50% Z3, ja? Z4. Bet labi, ir jau arī daudz? Tas, ka tu vari apzināti, pēc mums ir bijis, vai manā gadījumā ir bijis, vēl, pēc, ka tu pat zini to savu zonu, tu apzinies, labi, es esmu pieaugušais, vai ne, es labi izzinies, Džek, es braukšu pa sevīm un vienalga man popēr, ne? Tā kā jaunietim tur 14 gados, viņš varētu kaut vai zināt, viņiem ir kur ir 10 cilvēki, viens redz, ka es ritīgi nestrādu. Viņš nevar pat pateikt, un tad vai tu esi vājais, vai tu esi lohs. Jā, bet iespējams, tu jau, es domāju, tas pie kā vienkārši ir jānonāk un ir jāsaprot tas, ko arī viņus laiku uzsver, ka tomēr tā, kaut kādā ziņā tā sporta skola sistēma ir mazliet novecojusi. Ne jau novecojusi dēļ tā, ka tur bērni iet trenēties, novecojusi dēļ tā, ka laika mainās arī metodas, kā trenēt. Un gan jau, ka tur jau tajā pašā, iespējams, tajā grupiņai ir jāveidojās tas, viņi var sacensties tur savos U15 vai kā viņiem tur vajag, bet iespējams tās treniņu grupas ir jāveido nevis vadoties no tā, ka viņam ir 12 un tam ir 13 un tam ir 14 gadi, bet pēc viņu spējām. Jo var jau būt, ka tur kādā 12-gadīgais kāds ir tikpat spēcīgs kā 14-gadnieks, kurš 14-gadniekiem ir vājāks. Un tev būtu vienkārši 14 gadiem arī brauc ar lieliem kopā. Tev būtu jāsako līdzi viņu tiem, tas, ko tu teici, ja tu kā treneris saprotot, šitie čaļi Z1 turās tajā un tajā zonā, es viņus varu salikt ar tiem kopā, tos ar tiem, un tad viņi var braukt. Tas jau bija redz vecais kādreiz Murjāņu stāsts, ka tur bija atlasīti salīdzinoši jaudīgākie čaļi, ka viņi brauc kopā un pa lielam viņi diezgan līdzīgi,
Un, principā, viņiem, tai sistēmai arī, ko tu Jānis runāja ar Kārlu tur, tad ir jābūt tā, ka visu laiku tev ir jāmēģina vilkties līdz kādam ātrākam. Ja jau tu esi ātrākais tajā pasākumā, visticamāk, tas pasākums tev jāmaina nost, ir jāmeklē kaut kas cits. Viņš forši pateica par Ķuminu, ka Ķuminu mērķis šogad vajadzētu būt uzbraukt ātrāk pa Emīlu kalnā vismaz. Siguldas kalnā vismaz. Jā, tas tavs mērķis ir ļoti precīzi. Jā. Pareizi, ar kādu mērķi tev jāizvirz, lai tev būtu izaugsme pretī. Jo tev tajā, zin kā, viņš tagad sākumā teica gustu, bet tad viņš teica, nē, labāk liepiņu, jo, lai tu tik līdz liepiņam, tev arī gusts ir jāapsteidz. Tā kā, gustam būtu jāizvēlās atkal attiecīgi cits šāds. Gustam būtu jāizvēlās noteikti tā, ka liepiņu atstāv bez variantiem, bet viņam būtu tajā ceļu posmā, tur būtu liepiņš vēl tur nāk Krists un protams, sprintā neko tu neizdarīsi, Emīls, tur ir... Jā, bet pret kalnu, jā. Bet kalnu, kā saka, tev vai tāds pats jau tur... Zin kā, tas tāds foršs tāds, man liekas, salīdzinājums, jo, lai tu tiktu līdz tam Emīlam, tev būtu jāiziet garam vēl tur, tas, kas ir jau vēl tur super daudz, labi čaļi zem, nevis tā, tev būtu arī Māris jāapsteidz. Jā, un tad viņi arī ir, tas arī man patīk, ka es to visu, kā saka, baigi tā kā teikt, klausos un diezgan liela analīze un personīgi. Un tad viņi teica, ka arī, kā izstrādās kritērijus, kurš būs izlases dalībnieks. Nav jau. Un tad arī tie kritēriji arī tādi, tā kā Jānis prasīja Kārlim, kā saka, tu zini, kādi kritēriji? Pa lielam nav kritēriji. Un tad tur es piekrītu mūsiņam, ka viņš teica, ka īstenībā pamats jau būtu jāpaņem olimpiskā vienība, un tev jau ir dati, un tu jau nostādi pa labi, pa kreisi. Un čaļi tie, kas ir pa labi, tie iet strādā tālāk, un tie, kas pa kreisi, pa lielam svarīgi gaidām nākamo, to tavu pakāpu trenētības vai kas. Bet tas ir pirmais rādītājs, kā jau to atlasīja apmēram, ar kuriem, kā teikt, padziļināt strādāt jau. Jā. Nē, man arī ļoti, man bija divas lietas, kuras bišķīt, vienkārši, ja Jānis klausīsies, es viņam varētu pateikt, kur es varētu, kas man likās ļoti, kas man ļoti nepatika, tas, ko es redzu dzīvē. Viņš stāstīja par to, ka 15 gados čaliem ir jāmāk pieturties uz stieni, bet tur ir šausmīgi liela nianse. Arī tajos 15 gados ir jābūt blakus cilvēkam, kas skatās, kā viņš tupjās ar to stieni, jo tas, ko var redzēt šobrīd, tur apkārt, kad tu aizej uz manēžām un visādām sporta centriem. Tur ir dūli, ir dūli, jā. Tur liekas cilvēkiem labāk iedot tikai hantavs un lūdzu strādā ar hantelēm, un pat ar hantelēm nemāk strādāt. Tā kā ar to fizisko sagatavotību arī, kad viņai ir liela nozīme, bet lai arī viņu dotu, tur arī īstenībā šobrīd ir tāda bēda iela, ja tur tev nav blakus. Jo es vienkārši šogad tajā svarzālē arī kopā pie Edgara, kurš ļoti labi saprot kaut kādas lietas, kā muskuļi strādāt. Man jau liekas, ka es kaut ko labi zinu, bet viņš, ka man parāda, ka kaut kā būtu vēl labāk un palabo. Es saprotu, ka es vispār neko nesaprotu. Un tad es vienkārši saprotu, cik liela tā plaisa ir starp tām, un ja tu strādā ar bērniem, tad tur ir vēl specifiskāk tev jāsaprot. Nē, tur ir, jā. Viņiem arī tagad bija čaļiem VFS Murjāņos, jā, tās sacensības pārbaudas vai kā viņas tur pareizāk noskaidrīt. Jā. Tad, tur arī federācijas lapā ir tie rezultāti publicēti. Okay, tur tie rezultāti, tā kā pieņemsim, Edvards teica, jā, kad viņa gadījumā pievilkties, viņš pievilkās daudzreiz vairāk, ka viņam ieskaitīja mazāk. Jā, tā kā viņš ir tāds. Bet, manā uztverē, protams, ka tiem ritimbraucējiem vispārējā fiziskā sagatavotība droši vien ir zem, tā vidējā, ja? Bet nav arī tik traki, bet viņai vajadzētu būt augstākai. Viņai vajadzētu būt augstākai, bet kā tu viņu ieliksi iekšā, tā gudri, jā, lai tu nepaņemtu no tās ritimbraukšanas, kas tomēr tev ir prioritāte. Ja? Tu nevari visu ziemas sezonu tikai veltīt vispārējai fizikai sagatavotībai un nebraukt ar riteni. Ja? Tur atkal ir tā. Bet tev ir rupi rēķinot, cik bērniem ir 5 vai 6 treniņu dienas? 6. Tev ir 6 treniņu dienas, ja tu 2 dienas. Jā, tas ir līdzīgi kā mums. Jā, 2 tev ir tādas, tie VFS. Visu ziemu viņiem ir, bet viņiem, es domāju, ka trūkst arī vairāk tā kā ne sezonā.
Nu, es domāju, sezonā mums ir 0, jo visbiežāk. Pieņemsim, es zinu, Edvards, tagad, sākot, ka sezona beidzās, viņiem ir, tur, viesturs, arī, kā saka, viņš liek, tur 2 reizes nedēļā, vai tur viņiem, labi, tagad, kā saka, bišķi vairāk, varbūt riteni liek apakaļ, bet viņi skrēja, futbolu spēlēja, basēns, tas ir. Bet es domāju, ka redz tajā brīdī, kad, piemēram, sākās marts, principā vairs nav vispār. Jā, bet, Un man arī tas pats bija, ja pieņemsim, mūsiņš tāpatās, visticamāk, laiks iet un mācās un līdz. Ja man bija, es 5 gadus atpakaļ svarzāles pa lielam beidzās ar martu, labi, tad tagad svarzāles, principā, iet caur gadu. Jā, bet tas ir viņu liek un amatieriem liek dēļ testosterona. Tas ir tādēļ, ka mums vajag to pacelt un svarzāle ir tas, ka tas tev palīdz. Nē, es domāju, tas arī, ko Kārlis teica, ka tagad profi, kas ir nākamais, es nezinu, tā ir modes kliedziens vai nav modes kliedziens, visiem profiem mēra kaulu blīvumu. Tas ir nenormāli, viņiem svarīgi, viņiem jābūt drošiem, kā saka, ka tu kas mums īstenībā diezgan sūdīgi. Principā to kaulu blīvumu jau tu arī svareni, kā saka, var taisīt. Skriešana. Kāpēc ir daudz skrien? Tā kā tā zinātne kaut kur iet. Protams, visu kaut ko eksperimentē. Piemēram, mēs tad šodien ar Gustu smējamies, kad Gusts teica, ka Gusts bija kopā ar Rokas un Pajuru. Un viņiem visiem 3 tas off-season posms un līdz sezonas sākumam pilnīgi atšķirīgs ir. Es teicu, un vēl Kristam, kam ir vēl atšķirīgāks, ko tu zini, kas ir Bēgona. Es teicu, un man bija vēl atšķirīgs, mēs 5 dažādi off-seasons. Tur jau ir tā nianses, ka vienam nebūs vienā. Tu nevari, mums visiem, arī mums katram, mums bija daudz citādāks. Un arī mums tagad tas posms, kad mēs ejam uz to sezonas sākumu, arī vēl projām mums ir citādāks. Mēs katrs darām savu lietu. Mēs jau Zintars arēnēs vairs nesatiekam. Šodien pagājušajā satikās. Jā, varbūt mēs varbūt, es domāju, jūs varbūt neslīgāks tādēļ, ka jums nesakrīt. Bet pa būšanu viņas ir. Pa būšanu, piemēram, ļoti krasi atšķirīgi. Piemēram, man ir 2 reizes nedēļā šogad. Man arī šobrīd 2. Man pagājušajā gadā nebija neviena. Redz atšķirību. Man pagājušajā gadā nebija neviens. Man bija mājās, es tur darīju kāpu uz kastītēm un kaut ko tur piepumpējos un lēkāju. Bet man ir 3 dienas svarenē, un tā viena svarenē ir 3. Jā, bet viņš ir tā kā 2 reizes dienā treniņš, viņš ir kā pirmais treniņš, kurā tu vairāk vispārējo, varētu teikt, arī rokas un tā tālāk. Labi, bet viņš ir. Viņš ir, jā. Jā, tas, rokas tev arī ir vajadzīgas. Pa to tas jau, zin kā. Es biju tieši pārsteigts, ka mēnešus atpakaļ, kad, iepriekšējos gados tā vienkārši nebija bijis. Kā ir svareni, tad visbiežāk tas ir visu veidu kāju vingrinājumi. Dažādos veidos, līmeņos un tiripiri. Šogad bezējas pastos, tur spiešana guļas, tad tur bezēja uz soli spiešana ar hantelēm. Principā viss tas, ko taisa, principā, pludmales sezonai. Man arī ir tā, es arī jautāju to, mēs vienkārši saka, es reāli būšu pludmales sezonai super gatavs. Man tik liels, man grūdaks un nav bijis vispār pēdējos 10 gadus. Es vienkārši jūtu, ka man... Nē, viņš jau zina, kā saka, tev sievai. Arī. Man jau vispār izmainījās, tā kā visu es ieliku, kad es bišķiņ tā kā netik daudz laika veltīt. Un tad man arī tos... ko es iesāku teikt, kad katram mums ir kaut kas bišķi savādāks. Labi, man šogad samazinājās bišķi apjoms ar jauno gadu, bet tajā pašā laikā palielinās intensitāti un dažādos veidos. Tā kā redzēs, labi aizies līdz sezonai, kas būs sanācis. Redzēs, kā viņi strādā. Bet runājot par puikiem, bet runājot par puikiem, es domāju, ka gan jau, kad viņiem tur, tur dažs mūsēs paskatās arī, viņiem ir kā, viņi ir tādi, tur prasās kaut ko, tā kā bišķītiņas, tā kā, muskuļu masiņu dabūt vairāk. Jā, man liekas, es zinu kā grūti jau spriest, mēs jau tā neesam bijuši tajā vidē, kas notiek ārpus Latvijas. Tajā, piemēram, es neesmu bijis nevienā junior gonkā, es neesmu redzējis, kādi izskatās tie Baigi, tur ir tā lieta, kādi tie juniori ir, nav nejausums. Apsties, Edvards aizbraucāmies pagājuši gadu Beļģijā, tur viņš ar to 3. vietu, viņš bija 2. tā podestā, viņš ir līdzīgi, bet tas 1. vietā tas bija Fāters pa lielam. Jā, es atceros, pareizi tur bija, jā, tā. Arī man zēnos tā bija. Tā ir atšķirība. Es biju vienkārši tāds.
Mums bija no Ventspils, mums bija Miezis, tāds Naurs, viņš bija reāli varēja būt mans sens. Bet, toreiz mums mācīja, kad ir tie dažādi cikli, kad redz, kur viņam pieder tā kā jauniešu sports un nekur ir, kam ir pieder tā kā pieaugušu sports. Tagad man arī patīk, ka kas iezīmējās, ka viņi teica, laikā, bet sākot no jaunieša vecuma, jau tev ir vajadzīgas 500 stundas plus treniņus. Tas bija, viņi tur tā. Tas ir, kad Kārlis pateica analīzē, ka, piemēram, lielie kaut kādā šāļā paņēmuši, ka tur bija izteikti daudz, bet tas iezīmējās, tas tad ir 500 stundas plus. Un tad ir nākamais, ko Kārlis teica, jāredz, kā viņus vērtē. Viņus vērtē atkal nākamais. Tu pārspēj tās stundas, baigi pāri ar nav jēga, jo viņi vērtē tavus rezultātus pret iztērētām stundām. Viņi skatās, kur tev ir vēl, tā kā mašīnas noskrējiens apmēram. Kāds tev ir resursi vēl, vai tev ir jau gals sasniegts, vai tev vēl ir ko pielikt. Ja? Vai nav tā, ka to savām 650 stundām jau aizgājis savu maksimumu? Jā, ka tur, tā kā viņš teica, ka tur ķuminam pieņemsim analīzi uz 21 lapu. Jā, tas man likās vienkārši iespējams. Iedomājies, kā viņus tur vienkārši analizē visus tur ārprātā. Tas ir biznes, tas ir piķis, jā. Nē, tur jau viņi arī tā ļoti, tā kā viņš teica, ļoti skarbi varbūt, bet pateic, ja pēc gada tev nebūs rezultāti, tev izmetīs ārā. Tā ir skarbā realitāte. Būs nākamā 21 lapu mapu un salīdzināsim viņu ar iepriekšēju. Lai cik tas skarbi būtu, bet... Bet no otras puses tas ir augstākais līmenis. Tas ir kā jebkurā profesijā. Nē, zini kā, viņi pašu maksimumu. Viņi tā runāja par to, ka vienkārši, cik tā ir tiešām ļoti daudz komandas ar vienu biežāk sākt slēgt tos līgumus ar jauniem braucējiem. Tā kā ieguldās jaunos braucējus, gatavi noslēgt 16 gadīgiem un arī, ja nezinu, ar Kristu parunāt, viņš arī teikt, ka spēlotons paliek ar vien jaunāks un jaunāks, jo agrāk bija tāda tendence, ka tas ritmbraucēji kaut kāds pīču vecums pēc 30 sākās. Pieredze izturība, dominēja. Tad tagad paskaidrs nāk iekšā 18-gadīgi čaļi un tā šķaida, viņi ritīgie džedai vienkārši, viņiem vienalga. Tā ir, viņi arī tā dara. Dzīvo šodienai. Jā, tur kaut kas arī teica, ka viņi tur, ka tu esi ar tevi runāja, ka man liekas, Jānis arī teica, ka brauc Otrivā, viņam tur saka, vecīt, tu tā turpinās rītā neizjūs, man vienalga. Man par rītdien vienkārši man ir šodien. Un tas ir tas jaunības entuziasms. Bet tas jau nav tikai ritimbraukšanai, tā paskatās vispār jau globāli, jau visā pasaules sportā, arī futbolā un basketbolā. Šobrīd, paskaties tajā pašai Barcelonā, tas Spānijas izlases, tas Jamals, kas spēlē, tam arī 16 gadi bija, ka viņš, man liekas, 16, tad viņam 17 gadu viņš Barcelonas lielākā komanda. Tad būs interesanti pastīties, cik ilgi tie čaļi var izturēt. Tas ir skaidrs, ka līdz 38 gadu diez vai kāds Davilds. Iespējams, viņi nebūs tās mašīnas, kas iet ilglaicīgi. Būs baigi tāds ātrs maiņa. Ka varbūt tas vecums paliks īsāks un ātrāk tas rotācija notiks, bet, redziet, viss mainās. Veidosies kaut kāds pilnīgi cits taktikas, es pieļauju, pirms, ka būs, ka tie pieredzējušie, kas vienkārši varbūt tos jaunos ved un tie jaunie tur taisšos, tie šovus, tur 100 km breakout brauc prom un tā tālāk. Tā kā, viss jau mainās, tad it kā, man jau liekas, tam vienkārši jāpielāgojas. Nē, mums jau tas īstenībā tikai pozitīvi, jo mums ātrāk pievienosies jaudīgāk braucēji. Jā. Vienkārši sev grib kādu spēcīgu konkurentu. Nē, man gribas teikt, tas noteikti cels amatieru līmeni. Viņi jau mierā nevar nolikties tāpatās. Tas ir gadu divus, varbūt viņš atpūšās, bet viņš tagad ir tramīgs un paķer to ritenu. Kur, piemēram, atkal ceļās amatieru līmenis, tas atkal sastāv konkurenti visādiem jauniešiem, junioriem vispārējo, kas atkal ir kā labi. Jā. Tā kā mēs varam, mums arī tajā iekšējā sapulcē bija diskusija arī par to amatieru sacensībām, kas ir viens no iemesliem, kādēļ amatieru viena daļa ir, tā kā, ja mēs skatāmies kopumā globāli daudz amatieru trenējās, bet cik daudz piedalās sacensībās. Un tas iemesls ir viens no tiem, kad daudziem nepatīk tieši tas, ka tajās sacensībās ir arī viena daļa. Tas tāds Baltijas, man liekas, reģiona tāda specifika, kas sacensībās piedalās arī tādi profesionāļi. Tā amatieru sacensībās. Kas ir jau kā kas ir elites sportisti pa lielam. Tur par U23 vēl varētu diskutēt noteikti, bet tādi, kas ir jau tā kā pieaugušā vecuma elites sportisti, tie piedalās sacensībās. Un tādēļ viņi rada it kā veselīgu konkurenci vienai daļai spēcīgi amatieri, jo viņi jūs,
paliek spēcīgāk. Bet otrai daļai DNF. Otrai daļai viņi rada DNF un acid gribēšanu braukt. Un tā arī noteikti ir tāda, es domāju, ka ir vērts runāt par to un diskutēt par to, to principu. Mums ir tas, ka mēs baidamies ķert to savu asti, ja mēs baidamies tādā veidā uztaisīt vēl mazāku to kolektīvu, kas tur startē, bet tā pašā laikā varbūt tad palielināties, bet tev baid noriskēt. Ja, saprot, vienmēr jau forši skan, ka tu esi uztaisījis tur, Kuldīgā, tur Almāls apeļu gonkā uzvarēja Māris Bogdanovičs. Diezgan liela iespēja, ka to parādīs pa panorāmu, ieliks sporta centrā, UTT un viss baigi krūt, bet vai... es ceru, ka Māris neapvainojās. Es vienkārši atceros, ka Māris uzvarēja to gonku. Tas nav nekas personīgi. Bet vai tas tajā pašā mirklī, vai tur nepaliek aiz tā borta kaut kādi 20 Jāņi, Pēteri un Zigmāri, kuri pasaka, ka mēs nebrauksim uz Kuldīgu. Tādēļ, kad viņi saprot, ka viņi... mēs nefinišāsim, mūs noņems. Jā, ka mūs noņems no trases. Tā skaudri, bet tā. Idejiski jau bija tā doma, lai tur it kā visiem būtu labi, tā kā teorētiski to trasi taisīt vieglāk, lai nav tik liels tas atbirums. Bet tā pašā laikā tiem rīkotājiem jau gribās uztaisīt to sportisko, lai būtu grūtāk. Man jau liekas, ka tas neatrisinās problēmu tajā faktā. Vienkārši tie spēcīgie būs vēl ātrāk tajā vieglā trasē, un viņi vēl ātrāk noķers to asti. Es atceros, ka tas bija kad es arī palīdzēju organizēt sebiņas vispārējais. Tas man kā organizātoram bija izaicinājums uztaisīt tajā apvidū, kas mums ir pieejams, grūtāko, ko mēs varam izdarīt. Ielikt iekšā. Atrast ekstra kaut ko, taciņu, kalniņu, jo kāpēc liela plakans. Vienalga atrast kaut ko, kas to gongu padarīs reāli sarežģītāk, bet labi. Un tad, tā kā mēs... ir vieta redz komentāriem, jums ir, mēs esam atvērti mūsu nākamajai gonkai, mēs droši vien, ka trases mēs mainīsim. Visticamāk, mēs domājam, ka mums būs savādāk, mēs mēģināsim start finišu vietu taisīt pilsētā. Jā, zemāk pilsētā. Puspa Grand. Ziniet, kā es vakar izbraucu to posmiņu, kad braucu uz Gudiniekiem un neaizbraucu līdz pašiem Gudiniekiem, bet pagriežās pa labi uz Alsunga. Un tas gabals, kas ir, tas mazais gabals, kas ir, kur, man liekas, gar taviem laukiem, tur aiziet garam, tur, nevis taviem, bet, tie ir 9 kilometri. Un ja vasarā tā grāmata nav nogrēderēta. Bet tur nav variants, viņš varbūt tikko grēderis un akmeņi augšā, un tur ir proķi, pucekļi, amatieri. Es domāju, ka viņi ir vienkārši protams, bet tas, kas ir nopircis pa 10 pakām riteni, viņš pateiks, nahren man viņi tur salauz. Lašaras, Nav jau jāpieļauj krišanas gadījumu. Bet labi. Bet idejiski, idejas, ja gadījumā, kas kā labāk, apļos, finišu apļos, distances garums, es domāju, ka tur... mēs nelaidīsimies lejā zem 100 kilometriem, es domāju, ap 100 mēs vienalga taisīsim. Tas, ko mēs gribam uztaisīt, tas, ko mēs šobrīd diskutējam, mēs zinām, ka mēs gribam mainīt. Tā kā mēs katru reizi, to ideja bija to, ka tas ir Goldingen kauss, un ja tie bija Almāls apeļi, tad šoreiz kaut kāda cita veida apeli, lai nav katru gadu viens un tas pats, bet lai pamainās. Tīri mēs arī sapratām, ka tā start-finish zona ir baigi forša, ka tu izlied ārā no pilsētas, it kā tev ir viegli organizēt un tā tālāk, bet tai pašā laikā tu zaudē cilvēks, kas atnāk paskatīties, un neviens random cilvēks tur nav, tur ir tikai tie, kas ir dalībnieki un oms un tēts un radinieki. Mēs tomēr, man liekas, jāiet mums ir uz to pusi, ka mums pašiem jāsāk rūpēties par to, lai uz tām sacensībām tomēr arī nāk cilvēki un skatās un lai jūt līdzā un lai saprot to ritmu braukšanu. Tāpēc ir svarīgi, es domāju, ka to mēs noteikti atrisināsim, kurā vietā pilsētā būs tā start-finish zona, bet mēs domājam, vai mēs varēsim atļauties pilsētas apli kaut kādu daļu pa pilsētu. Laicīgi jārunā. Lai tas būtu interesantāk arī skatītājiem, dinamiskāk, jo, vienmēr... Protams, ka vienmēr atradīsies pukstētāji, kas nevarēs mājās iebraukt savā vietā, bet... Gan jau vienu dienu nedēļā, gadā, kad...
pārdzīvot. Pusdienu, 6 es domāju, vienkārši šis ir stāsts, šeit ir tas stāsts par to, ka vienkārši pirmkārt jāsāk radināt cilvēku to, ka tāda pasākuma notiek. Cilvēks sāk skatīties, varbūt sāks just līdzā, varbūt beigās būs tā, kā varbūt daudz kur citur Eiropā, kāds, kuram gar mājām vienkārši attaisīs logu un fanos līdzi, kas būtu pareizi, nevis sēdēs pie logu un pukstēs. Un varbūt mēs arī nonāksim pie tā, kad mēs dabūsim risinājumu arī par to, kā mēs varam atrasināt to, kad piedalās šie kaut kādi elites sportisti vienlaicīgi kopā ar šiem amatieru sportistiem. Un beigās pēc finiša viss ir kopā forši priecīgi un apēd tur nezinu. Es domāju, ka tur arī vai starplaikā vai kaut kā mums jāsdomā, lai mēs tos pukstētājus samazinātu, ja tad uztaisīt, vismaz paņemt vienu daļu tiem, kam jau maziem bērniem, tie dip-dap distance saucamā, ja. Tādā veidā negatīvs komentārus arī rāda engagement. Tieši tā. Jā. Tā, bet... Tā kā rup rēķinot, sezonu, ka es domāju, ka visi ir ielikuši kalendārā, sastādījuši vairāk vai mazāk savu sacensību kalendāru. Kaut kas ir, jā. Ir kaut kāda, katrs jau gan jau ir iezīmējis, kur viņš sāks un attiecīgi pēc tā arī gatavojās. Kur jūs sāksiet? Es jau visticamāk Dobelē. Redzēs, ja vienīgi mēs tai treniņu nometnes laikā tur uz vietas atradīs kādu random sacensību, bet to, kas bija, tā arī ir, bet es to nemalieks, es negribu braukt to ekskursiju. Kā, nogāzāt vienu kalnu un darīts? Jā. Bet idejiski, tad Ārvis ir atnesis vienu motivāciju. Tā ir Ārvi. Bet ģirta motivācija. Īstenībā šī ir motivācija. Es viņu šogad arī tagad, principā, dzīvē ieraudzīju. Mums ir Latvijā kādam tādam? Es neesmu amatierim, es taču neesmu redzējis. Man liekas, ka profiem jau mēs nebrauc viens ar Esvorko. Brauc ar šīm jau Remko brauc? Nē, Kuldīgā. Kuldīgā? Kuldīgā Latvijā. Tagad Čumins varētu būt. Čuminam var būt. Mums ir jaunā tā Esvorks aero ķivere. Kā viņai bija pareizi nosaukums? TT1? TT5? TT5 vai TT1, jā. Es jau aizmirsu nosaukumu viņai. Baigais nāzes nopirkt ķiveri. TT5, jā. Jā. Es nezinu, vai cilvēki paskatās, viņai ir fotokroniskais stikls, kas man bija svarīgi priekš manis. Un viņi nāk tādā koferītī un nāk līdz arī šis te, parastais baltais stikliņš, tāds clear, tāds. Vispār īsumā paskaties, atceries, Ģirt, kā tu mocījies ar to savu clear, to, kas tev bija tajā tur pasaušiem. Nevarēja notīrīt. Jā, šitam skatījot, viņš tiešām ir vienkārši plasmas, un viņi patiešām var notīrīt. Un... Labi, tas, kas viņi nevarēja notīrīt, tas jau bija no tā, ka tev ir stress un uztraukums, un tev pēkšņi viens punkts tev traucē. Jā, tev tur vienkārši traucēja kaut kāds, nezinu, kāds mistiskais punkts. Un visiem par kādu, kas saka, notīri man, viņas nevar nos, un kas ar to nevar notīrīt. Jā, visu vainīgi, ka nenotīrīt un tā, bet jā, man bija iespēja viņu dabūt caur pazīstamiem cilvēkiem, kas man ir pazīstami no Īrijas un Amerikā. Tur vienkārši štatos bija iespējams šo ķiveri dabūt. Man piedāvāja, un tad es neatteicos, jo es zināju, kad... Gandrīz pa vēl, pa pusi. Jā. Gandrīz. Zin kā, šitien jāliek virsū ir, es pieļauju, kā Andi klausīsies, šeit jāliek virsū ir viņi man iedeva. Es neko nemaksāju. Pa pusi cenu. Pa vēl. Jā, pa vēl. Es neko nemaksāju. To nevar atklāt. Bet process bija tāds, varbūt, jo... Tas tāpēc, ka viņi īstenībā nevar Eiropā nopirkt. Jā, vajag grūti. Es skatījos arī, kad tur bija kaut kādi mazie izmēriņi, esiņš bija pieejams, bet man liekas, ka M un uz augšu vispār. Šī ir M izmērs, jā. Es neņēmu, es neriskēju, šis ir M izmērs. Un šī ir tā, tas iepriekšējais modelis bija, kas bija nobanots daļ tās zeķes. Zeķes, un šitā jau nāk bez. Tad viņi ir UCI legāli, tu var braukt gan UCI. Jo šī bija ķivere, kuru es tunelī neizmēģināju, jo viņa tad vēl nebija tur. Tur bija viss dažādi, tur bija vecais Esvorks vēl, bet šitā te jaunā vēl tur nebija. Tā kā ka es īsti nezinu, kā viņi uz manīm strādāt, bet psiholoģiski viņi jau ir nostrādājuši. Jā. Nē, zini kā, īstenībā es pirms, man vispār pašam ir tā abus ķiveri un es vienkārši zināju, ka es gribu kaut ko pamainīt. Man ļoti, sākumā es biju ļoti skeptisks par šām lielām ķiverēm, bet man kaut kā lēnā garā tā ļoti iesimpatizēja, ka viņas tādas ļoti interesantas un tādas trakas izskatās.
Un tad es gāju to ceļu, ka es atradu YouTube Aleks Dovsets vai Domsets, kā viņam pareizi, kas bija kopā ar Krists Izraels komandā, un šobrīd viņš vairs ir aizgājis no profesionālas ritmbraukšanas, un viņš bija veicis testu, viņš tur to YouTube vajag pameklēt to video, viņš bija testējis, tur visas šausmīgi daudz ķiveres, arī pat road ķiveres, un arī viena no tām, ko viņš testēja, bija šī ķivera, un principā tajos visos testos bija divas ķiveres, kuras uzrādījās tādas, tā kā ļoti izkristalizējās, kas ir ļoti pārāks pa visām. Bet kaut gan protams, viņiem nebija tā Giro tāks, tā jaunā, viņiem nebija arī Izraels tas Ekojas jaunais, manuprāt, un vēl daži šīs te, tās, kas ir ienākuši iekšā šīs te jaunais veids, bet pirms tur bija arī tā pokta, tā sēne, kas vēl joprojām visos testos uzrādās kā diezgan augstos līmeņos, tā, kas ir tas sēnveidīgā. Un šeit arī skaties, nav tas izteiktais, viņai nav asta nav, jo, ar zin kā ir, un tad bija ļoti labi testos parādīja rezultāts Mistrāls, tas, kas tev ir ļoti, tā, principā, ir viena no ķiverēm, ko visi daudz kur atzīst, ka viņa ir tāda, kad viņa nebūs sūdīga ne tev. Ja tu neesi testējis, visticamāk, ka viņa derēs. Viņa derēs, jā. Viņa ir nezinu, vai viņa ir labākā, viņa būs virsvidējā. Jā, viņa būs virsvidējā un diezgan augsts pie augšējā gala, un tur svarīgākais vienkārši ir, lai tev būtu jau aerodinamiska pozīcija uz riteņa, un vienkārši tev pareizi jātur galva ir. Kas ir ar visām ķiverēm. Jā, visām ķiverēm tas ir, kuru vairāk vai kur mazāk galvas pozīcija, ja galva nav, tad viņi nestrādās, vai sūdīgi strādās. Par to asti te bija tas stāsts to, kad es saprotu, es vienkārši zinu, ja man viņa jātur galvā ir ilgāk par pusstundu, man tā asti vienkārši traucē. Ja es braucu kaut ko garu, man vajag, lai man tā aizmugurī kaut cik brīvi. Astes ķiverēm ir izteikts, ja tu galvas pozīciju netiri, tad ir izteikts principā, kā saka, sagāzies. Ja domā, ka tā galva ir jānomet lejā ritīgi, tad tas principā nav pareizi. Tad tu uztaisi šito te, un tās te uzceļās augšā, un kad tev ir gaisa, tev īstenībā galva jātur ir tā, kā viņi jātur. Un ja tev tā galvu disciplīna vajag nav, tad es domāju, ka šitas variants ir labāks. Jā, šis ir tas, ka tev mazliet glābi to, jo tu vari, ko tev var redzēt, tu vari to galvu kaut cik vēl. Tad tev nekas baigi nemainās. Principā viņi uz galvas sēž šādā pozīcijā, bet ja tu šeit kaut ko te kustini, viņi mazliet nemaina. Bet beigās visos tajos variantos arī, daudz, kur piemēram, arī par šo ķiveri runājot, daudzi nonāca pie secinājuma, ka varbūt, es skatos vienu atsevišķu testu, kaut kādu video veidu, kur bija veikts Amerikā tests, kur bija čalis, kas ir tava auguma čalis, kas testēja, un mana auguma čalis. Un tava auguma čalim, tur ar tādu pašu jaudu vispārējo, viņi pat bija sliktāk nekā Mistrāls, redz, interesanti. Un atkal otrādi, tam mazam bija abas divas pilnīgi vienādi. Mēs līdz uztaisīs beigot dēlu, es līdz uz 30 sekundēm aizskašu nolikšu blakus. Mistrālu. Jā, kad ir atlicījis Mistrālu. Un tad, un tad vienkārši iemesls, kādēļ es viņu izvēlējos, kādēļ, kā tu domā, ar BMC nevar vilkt, ne? Protams. Neiet kopā, nav pēc Feng Shui, tā kā īsti. Feng Shuis nav, kopā ar BMC, bet... Un Shimano kurpēm, ne? Jā, man vispār tur crazy setups būs, bet... Es izvēlos, tāpēc, ka man liekas, ka daudz cilvēku, daudz jau, tas man liekas nav noslēpums, ka daudz kaut šādas lietas tiek būvēts un taisīts, tad, kad tev ir kaut kāds super labs braucējs, un šī ķiveri ir būvēta Remco patiesībā. Man viņa vienkārši vizuāli patīk. Jā, man arī viņa likās tāda interesanta vizuāli. Tā. Šis ir Mistrāls, jā? Mistrāls, kāda es braucu. Viņi izskatās maziņi uz šī. Ritīna, ne? Viņi vienkārši, tā, ka... Jā, redz? Jā. Bet idejiski, saprast. Viņš tad, kad tu viņu uzvelc virsū, viņš galvas viņš piespiežās. Bet izskatās... Bet idejiski, redzi? Bet idejas stipri mazāk. Pēc šitā loģiskā principa šitai vajadzēja būt tavējai un šitai manai ķiverei. Redz. Kāda atšķirība. Te jau ir minimāla astīte arī tā. Bet redz, te ir tā taisnā daļa, kas noteikti nosedz kaut ko, ja tu pareizi sagrupēs un kaut kā iekļaujas. Es teiktu, ka vienkārši cilvēkiem vajadzētu, ja interesi ir, vajag papētīt Remco pozu uz riteņa ar šo ķiveri, un tad sapratīs, kāpēc viņi ir tā būvēt, jo viņš ir maziņš, viņš ir tāds diezgan kompakts, un tā ķiverē viņam tā labi guļ virsū, un viņš tā kā... Šitā uzvar jau ar krāsu.
Jā, īstenībā, ja melns melns matāts ar melnu. Jā, īstenībā, modernāk viņi noteikti izskatās. Ja šī, bišķi tāda izskatās pēc mušiņas, jā. Bet šis jau ir tāds, jau zvaigžņi kāri, jā. Dārta Vader. Es, kad viņi uzliek, es izskatos pēc šitīko Dārta Vader Jedi, vienkārši kaut no to zobenoli. Bet, jā, tas man arī tur, kas man likās, man pašam personīgi bija svarīgi tas fotostikls, kas tomēr ir, viņš tā maina to gaisumu, un tas nozīmē, ka tev tur laiku no iečakrēt stikliņu, ja vajag mainīt biežāk, un viņš tur pielāgoja. Tas varbūt īpaši tev, kad nav būtiski. Jā, bet zini, kā saule iespīd, neiespīd, tev mainās pa dienām. Pie kam cipars, es domāju, ka viņam stipri līdzīgs abām. Jā. Ja runa ir par cenu, tā atšķirība ir ļoti minimāla. Nav, zini kā, es tur pat pētīju, nav tā, ka Mistrāls ir baigi stipri lētāks, viņi ir diezgan dārgi. Viņi arī nav lēti. Un tad tā kaut kā. Jā, svāra ziņā, man liekas, ka stipri līdzīgi, jā. Viņa nav, viens vēl neviens, ka viņa nebija viena no smagākajām šitām te jaunajām aero veida ķiverēm. Viņa bija diezgan salīdzinoši vēl viegli, jo cits ir bišķi pat smagāks. Nezinu, kur viņai tas svars rakstīts ir. Jā, nevar atrast. Viņai te tā mims sistēma iekšā, kas tēt, man liekas, visām jau nāk iekšā. Šai ir 540 gramu. Kad viņi redzēja? Man rekrutē ir tāda zīmīta. Uz bļembuku. Tev varētu būt... Nav, 540, protams, nav viegli nekāda. Viņa nav super viegli. Es nezinu, cik tavējās var. Tavējā vajadzēja būt šeit. Tavējā ir vieglāk, tev ir 350 gramu. Ir gandrīz 540. Gandrīz 200 gramu. 200 gramu, jā. Bet tur paskaties, plasmas arī tomēr ir. Jā, bet tas bija stāsts par to tām lielām ķiverēm. Viņa neviena nav viegli. Viņas viss ir pasmags. Piemēram, tāks ir tā... Šī ir dārgāk uz gramu. Jā, šī ir dārgāk. Jā, gramos šī varētu būt dārgāk. Jā, bet ja pa krāsu runā, tad īstenībā ir ļoti sarežģīti. Man liekas, ka baltu krāsu baigi grūti dabūt vispār kā tādu. Melni ir vēl tādu. Viņam bija grūti dabūt vispār pa dzīvi. Tad vēl izvēlēties kādu krāsu vai vēl tur. Jā, man vienkārši tur pazīstam Amerikā, viņiem veiklās to, kā stāvēja. Tur dzīvo vienkārši pazīstam cilvēki, kuri brauca no Īrijas uz Ameriku ciemos, un viņi zināja, ka es tikai interesējos, un viņš teica, ka viņiem uz vietas viņas tokā ir, vai man interesē. Es saku, jā, interesē, un tad viņi vienkārši nopirka veikalā. Viņi bija atvesti. Es pieļauju, ka viņi varbūt vienkārši stāvēja kā eksponāts izlikt, lai apskatītu. Un tad vienkārši atveda atpakaļ uz Īriju, un no Īrijas man atsūtīja caur pastu, un tad man nebija tur nekādas muitas, nekas pārējais. Bet es domāju, ka vajadzētu jau būt, ka, ja tā es kaut kur klausījos, ka šobrīd jau sāk sakārtoties viss tirgus ar velo lietām. Velo lietām var būt, bet es saprotu, ka sakat, mums tagad ir Amerikas prezidents, muitas tarifiem tagad sāk... Nevienam logu sagatavs nevajag. Man liekas, ka vispār tirgu būs bardaks, kā viņš viss tagad noliksies. Tas varbūt, tas tirgs, jā, es domāju, tas pieejamības tirgs varbūt sakārtosies. Ja mēs runājam, kad tur 2%, 5% vai kas, tad tagad vienā tekstā, ar otrdien 25% muitu virsū, tad... tāds... Riteņus neprasim no Amerikas. Nezinu, ja Kanāda jau pateica pret, mēs arī 25%, ja tu, tad mēs savām precēm, tagad tur notiksies kaut kāds... Nezinu. Kašmaš, jā. Bet labi, jā, tas... Bet, iezīme skaidrs, sezona tuvojās, ja čaļi jau sāk meklēt sekundi. Jā. Pirms tam mēs minējām, ka kaut kas patrenējās mazāk. Tad mēs nopērkam dārgi. Kaut kas tur tieši ir. Kaut kā ir jāatrod tas sekundes. Tā kā Jānis ir kaut ko tur teicēja podkāstā, kad ātrāks ritenis tev nepadarīs ātrāk, bet mēs esam tie amatieri, kas var nopirkt sekundes. Pa grāmīnē, cik grams maksā. Jā, mēs zinām, cik maksā grams sekundē. Tā kā, jā, bet tā, es nezinu, zin kā, Man liekas, tu pareizi pateici, kad es tev atnesu un atvēru vaļā un parādīju. Mums jau arī, kā saka, ir jābūt tam precīm, kas smuki izskatās. Jā. Un otrs, tas vienkārši nauda ir nauda, bet tu dzīvo, tā kā, ir, protams, zin kā, es nezinu, es nevaru tā baigi varbūt objektīvi spriest, ja tur varbūt būtu super pilnā cena visiem tiem pievešanām, visām pārējām, tas varbūt citādāk skatītos,
šajā variantā, tur, ka tev nosauc to cenu, un tu saproti to, ka par tādu cenu tu atrod kaut kādu baigi 24, ka tur tāpatās stāv iekšā mana vecā abus ķiver stāv tur par 300 eiro iekšā, un tad tāds, labi, okei. Nav jau tā, ka, bet, jā, varēs pat Forši, jā. Tā kā meklējam sekundes, cik viņas maksā. Es nezinu, kad mēs noteikti, jāpamēģinām, bet varbūt februārī mums jāpamēģina. Mums ir brauciens 8. marts. Es gribētu teikt, ka mums būtu jāsasparojās un līdz jūsu aizbraukšanai varbūt jāmēģina pat 2 reizes saskrieties un kaut ko pārunāt, lai nav tā, ka mēs saskanamies vienreiz un tad jūs atbraucat. Jo tas ir arī, mums jau kaut vai no tā viedokļa vien, ka pašiem izrunāt kaut kādas lietas, ja mēs uz laiku pa ziemas tiem gariem treniņiem varam izrunāt, tad tagad jau reko jau mums iezīmējās, ka mums pašiem jau sestdien tad 10. Veči, mani savu programmu, es jau eju savā stāstā, otrs mums jau nav jēga kopā tikties, un tagad tā man no starta līdz finišam ir ar tādiem uzdevumiem. Šonedēļ sanāca, katrs izbrauc savā laikā, savu treniņu. Sāk jau nesakrist mums tās, ka mēs teicām, tas sezonas posms jau lielos vilcienos ir prom, ka mēs braucam nosacīt stundas mierīgi, un tad tagad jau iet jau katram kaut kādi grafiki, plāni, katrs pēc kā ir salikts. Kaut kā tas tā, tā ir tāda, man liekas. Dīvaini, ka februārī, ne? Tā ir otrs puses īstenībā. Tā arī bija īstenībā. Pagājušajā gadā aizpēršu, kad mēs aizbraucām februārī kaut kur, tad jau, mums bija diezgan daudz, mums bija daudz stundas un bija pa vidu daudz spēku darbs. Jums vienkārši biežāk saka, tāpēc, ka jums bija diezgan līdzīgs plāns, un tāpēc jums bija, bet man jau arī pagājušajā gadā daudzreiz nesakrita, jums jūs tur braucāt kaut kādas, 4, es braucu 2. Bet, vienalga, principā ir tā, ka vēl ir tas februārs, ir tas grūtākais mēnesis, kas ir jānovēl mums daļa Latvijas sezonas, ja pieņemsim martā, tu jau iet uz kaut kādu nometni, tad es atceros, ka no marta jau, kurā atkal griez to pulkseni kaut kur bija. 25. 26. marts. Es atceros, ka atbrauc māju, pēc tam jau atkal pēc darba, jau tu mēģini skriet laukā jau, ka tās dienas ir jau garākas palikušas un tev nav tas trenažieris. Es jau tā nopriecājos, es paskatījos, es 5 braucu uz Svarzāli. Un bija ritīgi gaiši, un es domāju, forši, ja man tā ir kādiem 3 kaut kāds brīvāks. Jā, tev kaut kāds 2 stundas. 2 stundnieks tu jau vari paspēt izspēt. Es tad vēl nevaru, bet tu lītās, es domāju, jau uz marta beigas, aprīļa sākums jau var jau. Es gribētu teikt, ka, ja, piemēram, ir kādam tur dienas vidū kaut kādos 3, kaudreiz ir brīvs kaut kas, tad līdz 5 mierīgi var braukt, un pat to vēl to pusstundu līdz 5:30 ar gaismiņām var piebraukt un atbraukt mājās. Tā kā nav tik stāsti par to, cik kāds tas laika apstākļus. Principā, traknākais ir šis ja ir tas tumšais sniegs, lietus, reāli tā redzamība ir tāda, ka tie uguņi pretī, ka tev iespīdina padzinu, viņam viņš ir lietus un viss, un tu tur baigi bīstam ir no tāda viedokļa. Es saku, tas drīzāk vasaras tumsa un vakars nav tāds, ka šitas slapies augstais. Tā migla un visas tums, un tā redzamība tiem šoferiem taču ir diezgan sūdīgi. Kaut kā mēs esam nonākuši līdz tam mirklim, ka mēs sākam domāt par to, ka... Tu iejūties viņādā. Tu saprati, ko viņš redz un ko viņš neredz. Jā, un kaut kā, zin kā, negribas arī to cilvēku. Zin kā, laikam, visas tās avārijas, kas ir šobrīd bijuši ar bērniem, tas ir tā atstājas. Jā, tas ir bišķiņ tāds. Tā bišķī tu sāc domāt, ka bāc varbūt... Jā, un tas ir mans aicinājums. Tūlītās sāksies sezonu sporta skolas treneriem, šoferiem. Lūdzu, vedot bērnus uz sacensībām, busiem, neskrieniet, piesprādzējiet, nostipriniet krāvas. Tas atkal man kā vecākam ir ļoti būtiski. Tie gadījumi ir vienkārši tik pavirši un stulbi. Jā, netaisiet sarunas telefonos braukšanas laikā. Un es aicinātu arī bērnus, ja gadījumā kādi šoferi mums trāpās, nofilmēt, brīdiniet vecāks. Tas tikai var, kā saka, mūs visus paglābt kādā brīdī. Nevajag tādas lietas darīt. Ļoti disciplinējiet sevi. Paņemiet atbildību, ka jums ir tomēr pilna mašīna ar bērniem. Jā, tas tāds baigās risks. Jo šitas te, kas tie gadījumi, kas tagad notika, arī liek aizdomāties. Viens bija tas Ventspils, kas bija traģiski, bet pēc tam nokrita vēl viens arī tāds starppilsētu autobusiņš, kas ved bērnus uz skolu vai kā, kas tāds, tas arī tur iegāzās iekšā. Protams, tur ceļu kvalitāte UTT, bet tur jau arī, zin kā, tur galvenais, kad tur tā foršai tev televīzijā pateica, tam autobusam ir atļauts stāvvietas arī. Tu vari stāvēt arī kājās, vienmēr tur
Crazy. Nu, un tie šoferi arī teica, viņiem arī nevar neko darīt. Viņiem tie bērni jāņem. Viņš arī tā pateica, sliktāk ir tad, kad viņš atstāja to bērnu uz ceļā ārā. Nu, tā. Bet tajā pašā mirklī... Jo bērni, ja tu viņiem ļaus nepiesprādzēsies, ļausies, viņš, protams, ka tu darīs, bet tā atbildība jāuzņemās tomēr. Visām pusēm. Bērnam vecākiem ir jāiaudzina lūdzu tam savam sīkam, tu tur pats arī parūpējies, ja nevienmēr tev tur skolotājs nostāvies līdzi, bet pašā laikā skolotājiem var bišķi atbildīgāk, jo tā satiksme mums ir tāda, kāda ir, un viņi ir ātri, un visi paliek. Tāds vienmēr zin kā, Tas atbildīgās nocis šodien, Atbildīgās nocis. Tikai tāpēc, ka visa sezona sākās, tās ir tās sacensības ir un jābrauc ir daudz un dažādi, un bez tā tu neiztiks, un arī tā drošība uz ceļiem sāks aktuāli parādīties, ja tas vairs nav Zwifts, tas ir atkal šosejs, būsim, kā saka, piesardzīgi paši. Un sargāsim sevi un sargāsim citus. Un tiekamies visdrīzāk, cerams, vēl februāra mēnesī. Dzeriet vitamīnus, taisiet analīzes, D vitamīns visticamāk trūkst visiem. Tā, labi, paldies. Čau.